tas asars milzīgs. Atstās pret ledus. Ieķeršu. Tas ir vienā Tas jau ir kilo. Lado! Avanā! Lado! Tas jau ir laikam kilogramnieki, ne? Nu, riktīgi. Nu, vajadzētu būt kilogramniekam. Ej, tu nos. Blīt karmotili. Ej, to. Tas ir labs. Diši, bet smuks asarīt. Mums jau šis jau 7 gadu jubileja, 7 gadu jubileja Peipusā. Mums ir 2 jauni dalībnieki. Šodien Ranna. Esam, nezinu, kādu 1,5 kilometru no krasta. No kaut kāda puskilometra sākām urpties, ņemties. Bet nu no sākuma pilnīgs mazais Latvijas variants. Maziņā. Pat dzīvoju pa īsti nesanāktu. Ēriks saurpās saņēma. Viss aizgāja. Tagad visi priecīgi, visiem smait līdz ausīm. Viss notiekās. Ejam paskatīties, kas kā kuram ar pomiem. Ēriks laikam līderos. Nezinu, cik, bet es pieļauju, ka savi kilogramu 5 līdz būs vēl bišķīt ir palicis. Asars. Nu, veči, ja jūs teiksiet, ka šitas asars ir Latvijā tādu var ķert. Super. Pasakiet vietu. Peipusā, nu. Nu, veči, mums asars. Neko nepateiks. Tas ir asaris. Ticu, ka kilograms nav, bet no tuvu tam. Nav slikti, ne? Nav slikti, tiešām nav slikti. Arī viss loms, manuprāt, 7 gadu jubilejas viens no labākajiem variantiem. Tieši tā. Tik labi nav bijis. Kallaste. Parasti Kallastē braucam. Šogad atbraucām uz Rānu, jauna vieta. Pagaidām ir visiem smaids līdz ausīm. Nu ko, mums pirmais iesācējs Peipusā. No? Ej, tu stāsti. Ko tad? Kāds ope? Nu neko, priekš pirmās reizes ideāli. Tu esi šitāds asaras ķēris Latvijā. Nekā dzīvē. Nu, nav nekādas trofējas, bet Nu, neko lielāks. turklāt tev vēl ir 3 raudas. Tu esi 3 raudu īpaši. 5 raudas. 5 raudas. Līdaks palaist. Un vēl viena līdaka. Jā. Uz Mormišku. Noklustu. Nu, mums ir vakara kā ņēmiens. Starp citu, lielai daļai asaru bija iekšā, ja nemaldos, tā saucamais šnetoks. Nu, salaka latviski. Ja nemaldos, to igauniski tas saucās šnetoks. Ja maldos, kāds var izlabot droši. Kā viņš sauc asaros? Par rēpsi? Par ko tad? Rēpsis. 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 Jā. Ezera salaka vai arī rēpsis. Un, nu,
izskatās, ka mēs kaut kā lokalizējām to visu vietu. Iedeva mums nelielas koordinātas, ar kaut kādu meklēšanu atradām un teikšu godīgi, smaids līdz ausīm, visi priecīgi. Var stāstīt to, ka pirmais gads mums bija ļoti veiksmīgs. Nu, gandrīz tikpat veiksmīgs kā šis. Principā pat veiksmīgāks jau pirmajā gadā mēs asaru atradām kādos vienos dienā. Pirmajā dienā. Un otrajā dienā vienkārši gājām uz to vietu copē. Šodien reāli mēs jau kādos 11. atradām zivi. Vienkārši sēžam. Vienkārši ķeram. Jā, un nevis tā, ka mēs vienkārši ejam tikai uz zivu, bet mēs arī izbaudām pasākumu. Jā, tieši tā. Kā mēs arī pirms braukšanas lasījām formā, ka uz Mormišku tu palaidi un ķerās ķīši. Kā arī Ēriks, mēs Ēriku nācām un atradām šo vietu, un Ēriks reāls bļitkas viņu atklāja to vietu. Pirmais lielais sasars bija viens, ielaiž apakaļ, otrs sasars, trešais, ceturtais, un tā mēs sākām vienkārši kopām riņķiem un uzkāpām uz tās zivs. Tā mēs esam tagad cauruši kāds 20 vai, nezinu, 30 tāliņas riņķītāji vienkārši vienai vietā. Šodienas veiksmi droši vien, ka mēs uzkāpām uz kaut kādiem akmeņiem vai uz kaut kādas savādākas grunts. Un šī mazā zivtiņa. Ezeraks salaka, jeb rēpsis. Mums reiz trāpījās ir, kas uz Mormiškām copē, trāpījās šī konkrēti uz Mormiškas paņēma, bet bija arī tā, kā man bija liels asars salīdzinoši. Konkrēti šis lielais resnais. Viņi izvilka un kā parasti mēdz viņš pēc tam atrīja, viņš bija atrījis veselu salaku. Un tas jau ir tā kā rādītājs, ka tas īstajā vietā vienkārši plēsējis stāv riņķī. Plēsējis stāv riņķī savai barībai, un tas ir vienmēr, jebkurā copē ir jāorientējās uz to. Katrā ziņā ļoti interesanti. Beipus sevi ir mums kārtējo reizi parādījis un pierādījis, un mēs te brauksim noteikti atkal. Lielam vispār ziemas copē iesācies. Bet ir forši. Pēc šitāda loma ir vērts pamēģināt vēl kādi. Nāķis lupā kā tā. Tā. Super, gaidam vakara copi. Pulkstens ir kaut kādi, jā, 2. Mums ir vakara cope, mums vēl ir pa lielam visa rītdienas cope. Un rekur kritus vēlreiz. Nav nekas īpaši grandios, bet asars smukais katrā ziņā. Teiksim tā, pēdējo 4 gadu pieredze beigusā šis ir jums. Par šo mēs vienkārši varam smaidīt un priecāties jebkurā gadījumā. Iespējams daudzi teiks, nav nekas, var Latvijā noķert. Okay, jā. Mēs esam pieticīgi, vai arī neesam, bet mēs esam priecīgi katrā ziņā. Un arī ne man vienam, bet arī visiem pārējiem. Tieši šī krāsa vienkārši strādā. Tā kā, ja ir runa par ēsmām vai par krāsu izvēli vai par ko, tad to ir nozīme. Un to tu katrā copē principā var pārliecināties, ja tu mēģini un eksperimentē. Ja mēs esam aizgājuši no mormiškām, no mazām mormiškām līdz lielām mormiškām, no bļitkām mazām lielām un principā esam nonākuši līdz šai krāsai. Un uz viņām. Un tīpaši šodien ļoti veiksmīgi, ja tu uzliec motili galā. 2 motiļu zāķa, viņi droši vien papildus spēlē, papildus interesi rada un aktivitāte un interesi ir krietni lielāka par ēsmu. Papildus pa perimetru saliekam ūdas. Igaunijā pēc likumdošanas ir atļauts 2 ūdas uz cilvēku. Tātad
makšķerējam, plus papildus vēl 2 ūdas. Nu, tad balstoties uz noteikumiem, saliekam visur apkārt, esam salikuši. Cerībā, ka kādu līdaku paņem. Vai zandarti. Bija informācija, ka zandarti arī ganās ņemāt. Cerēsim. Nebūs. Tāpat prieks. Pilna seja. Man vēl ir viena diena. Super. Visu sopu šodien beidzam. Taisamies jau māju. Pulkstens 4 jau lēnītēm nāk. Super, atradām vietu. Nomakšķerējām, 50 kvadrātmetros. Paldies Ērikam par vietu. Āserus atradām. Neteiksim, ka baigos monstrs. Gan mums ir viens monstru karalis, bet smukus asaras. Viss vēl ir rītā vesela diena. Vietiņa atlikta, braucam, skatamies, turpinam. Vēl būs video turpinājums. Bet šodien viss laižam mājās, atpūšamies, iespējams ieejam saunā, paskatāmies, kas kā. Rītā agri no rīta un braucam apakaļ uz vietu. Otrā diena. Atnācām apakaļ uz vakardienas punktu. Bijām atlikuši. Copa viss notiekās. Principā tas pats, kas vakar. Cik man tur ir? Kāds kilogram? 3, varbūt 4. Viss notiekās. Gan uz blitku, gan uz mormišku. Vakarā nosvērām Jūra lielo asaru. Izrādās 200 kg. Tā kā Jūras ir pārkāpis kilo asaru robežu. Turpinam vēl līdz pēcpusdienai. Paņemsimies līdz kaut kādiem 2, 3, te jau jālaižās mājās. Pietiek. Bet nu copa izdevusies. Atkal uzsēdās kaut kas. Nav baigi liels, bet ir ok. Smuks asars. Principā visi vairāk vai mazāk tādi. Kādās kāds lielāks, kāds mazāks. Jūras vēl šodien vienu brēksi noķer. Ik pa laikam kāda rauda. Jūrim tāda smukāka. Tā kā forši. Braucam uz pēkus.
ko visu copu beidzam. Savācamies, lēžam mājās. Vēl tāls ceļš priekšā. Šodien man ir vairāk nekā vakardien. Es nezinu, tur kāds kilogramu 7 varbūt ir. Asars smuks. Viss notiekās. Pirmo reizi tādu pēpus copu tik izdevusies. Cerams, kad nākošreiz būs vismaz līdzīgi. Kaut kā tā. Paldies video.